Anybody speaks Danish? Vai kāds runā dāniski? No, what I do is I speak English. I try to speak slow and Jens is translating for me. Rubens taisās runāt lēnām un man tā kā jāpārtulko. And if you have any questions while I'm demonstrating, just ask me while I'm doing it, so we can work on the questions while we are working. Droši jautājiet tajā brīdī, kad jums rodās jautājums, nevis atliekat vēlāk, ja? Yes. And first of all, thank you for me coming to your country. I've never been here before. It's nice to see so many people here. Jā, Rubens saka, viņam patīk, ka viņu uzaicināja un ka viņš pirmo reizi Latvijā un prieks redzēt tik daudz cilvēkus, ja? What I am about to demonstrate is now you've seen how you do it with your hand, with your normal hand. What I am about to demonstrate is how you do it with machines. Jā, Rubens parādīs, mēs redzējām, kā dara ar roku to visu, viņš parādīs ar mašīnu palīdzību, ko var izdarīt un kas būs savādāk. And you can say that in Denmark we have the same systems as you work with. We have a lot of jibs. And we have the same way of covering here. Jā, Dānijā strādā tāpat kā pie mums, jā, un principā nekas tur neatšķirās būtiski no riģipšu sistēmu lietošanas, jā. What we see that the development in these machines, they are that you save a lot of time, and the more time you save, the more you can work. Jā, un galvenais iemesls, kādēļ lietot šos, ir laika ekonomija, ja, jo vairāk jūs varat padarīt tādā laikā, ko jūs strādājat. Our systems is in different series. We have systems which are automatic, and we have systems which are semi-automatic, and we have systems which can be used with no extra equipment. Jā, ir dažādi, varētu teikt, trīs veidu sistēmas, automātiski, pusautomātiski un tāda rokas sistēma. And the first thing I will show you is if you come as a painter into a house, the first thing you should do is of course to put on the paper strip. Pirmais darbs, kad jūs sākat šo sienu strādāt, ir jāuzklāj papīrs, ja? In Denmark and other countries, this is the preferred strip. Not so much this, but this because it's very, very strong. And because it's strong, it's very natural to use it here. Lieto pamatā tikai papīra lentes, ja, jo viņas ir daudzkārt stiprākas un arī viņas var labi lietot ar šiem automātiskām iekārtām. So when you're using the paper strip, you of course have to apply the spatel first. Vispirms jāuzliek ir špaktela, līme. But the good thing about this is that here you have a system where you apply the spatel and the paper in one movement. Šīs bazukas sauktā instrumenta priekšrocība ir tas, ka jūs nedarat divus darbus, tas uzklājat špaktelīmu un papīru, bet visu izdarat ar vienu gājienu, darbu gājienu. So this is just like a big tube of acryl, you can say. There the spatel is in here and the paper here. So what you do is that when you fill it here, the movement fills up the spatel and puts it on the paper. Nu, var sakot, tā iekārta pilna ir ar špakteli, un blakus, kā jūs redzat, ir papīra rullis, un viņš vienkārši saliek tās divas lietas kopā, un kuras uzliek pēc tam šūs. So not only does it apply the spatel, but it also applies the right amount of spatel, meaning that the spatel here is perfect for covering the holes. Svarīgākā lieta, ka viņš uzklāja taisni vajadzīgo daudzumu špakteļu līmes, ja, kas ir ar roku diezgan varbūt grūti izdarāms, precīzi nomērams. When you use this, it's called a bazooka. Anybody knows it? Jā, šo sauc par bazuku. Yeah. So it's not dangerous. It's a very good time saver. So if you have a little bit of patience and you are interested, it takes half an hour to be confident, and then you have tried it. Many have tried it with good success. So it's not Nevajag baidīties no viņas, jo pusstundas laikā noteikti jebkurš var iemācīties viņu apieties. So the bazooka applies the paper and the spatel, and for filling the bazooka,
you need a pump. Jā, vai varētu piepildīt to bazuku, vajadzīgs ir pumps, kā dabūt to špakteli iekšā tajā caurulē, tā varētu teikt. And also this one, we call this a gooseneck. It's like a swan. Zosu vai gulbu kakliņš vajadzīgs arī, lai varētu viņu no tā pumpi dabūt iekšā. So you put this one on the pump. This one here is for filling up the boxes. We get back to the boxes, but if you fill up the bazooka, you need the gooseneck. Jā, ar to boksu saukto var piepildīt no malas, bet, lai varētu bazuku piepildīt, vajadzīgs tas zosu kakliņš. So, now you imagine that we have filled up the bazooka, I have filled it up. So now it's a little bit heavy, but it's okay, you're strong. Viņi ir piepildīti, bet tas nekas viņi kļūs nedaudz svagāk, bet jūs tā spēcīgi esat. And here we fill in the paper, and remember the right direction for the paper, so the edge has to be on the plasterboard. Jābūt šai locījuma šuvei uz riģipša pusi pareizi, svarīgi ir uzlikt pareizi papīru. Here, at my right hand, you see there's a nose wheel. The nose wheel is used for either corners, so you can press in the tape, or for the top. Lai varētu piespiest papīru stūrī klāt, ja, kad iekšējo stūri. And in this handle, you cut the paper, so when you get to the top, you do like this, and then you can see the paper is cut. Ar to melno rokturi ērti viegli nogriežat, tad, kad ir augšējā vai apakšējā stūrī, ja, jūs nogriežat lentu. Tā kā daudz operācijas vienā aparātā. And then again you feed the paper by pushing the handle forward. Ar šo pašu rokturi jūs varat pēc tam padodat papīru aparātā uz priekšu. So, now we're ready to go. The paper's in. The most important thing that when you use the bazooka and you have filled it up is to hear the click. You can hear here. So when it clicks, it's good. No click, not good. Jā, jābūt klikšķim, ja. Ja kad ir klikšķis, tad viss kārtībā. Yeah. So now, Sākam. Here, many times there's a little bit of air. You come here, and you cut, and you push the wheel. Okay. Nogriežam nedaudz iepriekš pirms beigām, un tad viņš, ja ir pieredze, tad to noteikti var izdarīt. In the beginning, there can be a little bit air inside here because it's filled, but as you work, Tas sākums varbūt bišķiņ bija maz kļūdiņa, jo tur bija gaiss iekšā palicis no piepildīšanas, nebija īsti atgaisot. Tāpēc tā pirmā papīra lente sākums nepielīmējās. You can see the air is gone. Jā, gaiss ir ārā. Here you have the perfect sparkle. So now you can imagine you do it by hand, right? You saw the speed, and now you do it with that machine. Jā, ātrums, kā jūs redzēt, ir nesalīdzināms ar rokas darbību. Question. They also work on non-original connections. Yeah. This one, everywhere where you want to use the paper, meaning that if it's this direction or if it's like two ends connected, you use the same. You just use it this direction. Jautājums bija par virzieniem, ja? Does it work on non-original connections? Oh yeah. Using it on original connection, information that it applies a specific amount of. If you have an edge here, you mean that, right? Yeah. Yeah. What you do is that, in general, when you have connections like this, right? To get the dips, the correct strength, you still need to use paper. So you still apply it with this. So it's the same. Savienojot neoriģinālos stūrus, ja, tāpat jālieto ir šis papīrs, ja. Jautājums bija par to. So also if you use it for corners like this, so many places if you have a house and you want to have inside corners like this, you can use this one as well. Tāpat var lietot arī iekšējā stūrī, ja, tad mēs skatāmies kā veicās. Viss kārtībā. So
In general, you can use, everywhere you use the paper, you use the bazooka to put on all of this in one movement. Visu, ko daram ar roku, to var izdarīt arī ar bazuku, tikai, protams, ātrums uzreiz darbi cits. Now this demonstration is quick, but it's just for you to see how the things are working. Jā, tas tikai tāds sīk, kā saka, iesākotnējā parādīšana, kā viņi darbojās. Var mikrofonu pasakais pakomentēt? Jā, tā, tu nes iedosim. Spod mikrofons. Viņam vajag kaut kādu skaņu ieslēgt. Jā. Tur. Jā, tātad pāris gadus atpakaļ es tieši uzdevu Dānijā jautājumu Dānijas celtniekiem, kas principā visi strādā ar šīm iekārtām, jo man bija interesanti, vai šis aparāts dozē pareizo daudzumu ar līmi. Man tā arī atbildēja, jā, šis aparāts dozē pareizo daudzumu ar līmi, kas ļoti būtiski, jo šeit ir atšķirības starp rokas metodu, ka mēs varam nokļūdīties, mēs varam uzlikt pamāst šo līmi šeit, gan pašā stūrī, ja jūs vēlāk apskatīsieties, gan pašā šuvē, viņš nodozē to līmi pietiekoši daudz, ka lente viņā iegribst, un lieko mēs jau varam noņemt nost. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Ātrums plus pareizā līmes dozācija. Tāds neliels komentārs, lai jūs saprastu. Var izdarīt ar roku, kļūdas iespējas ir 3-4 reizes vairāk nekā ar šo aparātu. Aparāts izdara visu jūsu vietā. Viņš padod pareizo dozēšanu, viņš uzliek viņu uz virsmu, viņš ieloka lentu un līmi ir uzreiz abos stūros. Ja mēs runājam par iekšējiem stūriem, to nevar salīdzināt. Lai uztaisītu ar roku iekšējo stūri, mēs patērēsim reiz 10 uz vienu stūri lielāku laiku nekā ar šādu aparātu. Okay. Kurš vēlās izmēģināt? Drosmenīgi, lūdzu. Kā ar oriģinālajām šuvēm pietiek? Halo. Ar oriģinālajām pietiek, jā, to es arī pateicu tikko. Tieši tā. Viņš nodozē pareizo daudzumu. What you do is the left hand only here, not here or not here, on the trigger, and your right hand is here. So this one you use for the edge, and this one is keep it slow. You feed it here, and you cut it when you get to the top here. So now it's cut. Right? So your left hand there. Yes. And you just put one or two fingers here. On this one. This way. Yeah. And you feed it by doing this. Yes. Exactly. And then remember what I said with the click. You need to go a little bit down. And then you need the wheels here to be on the wall, so you hear the click. Jānoliecās un jādzird tas klikšķis, un tad sākām no apakšas uz augšu. Gaidām klikšķi. Yes. Cuts. Nogriežam. Yeah, and use the wheel. Yeah, perfect. Powerful. Acīm redzot iepatikās, ja? Viņš vajadzīgs treniņš, lai pareizi nogriezt papīri. Vajag nedaudz ilgāk pabraukt ar ritentiņu. Halo. Also for pushing the tape up. So normally when in Denmark we have around 2.40 to the ceiling. So this means you can work with the bazooka from the floor, and you can cut and you can get to the top. You don't need a ladder or something like that. Jā, Dānijā pamatā griezt augstums ir 2,40. Nē, stop. Sorry, iekšējo stūri viņš uztais uzreiz. Jā, tulpēkšu tu tulkojumu, ja Dānijā ir 2,40 augsti griezti, ja, un principā ar bazuku pietiek, nav nekur jāpakāpjās, nav jābūt tur kāju pagarinājumiem vai kādiem, ja, jūs varat strādāt pateicoties aparāta garumam. Noliekties vairāk, jā. Tātad iekšējiem stūrim speciāls rullīts, kas padodās, kas iespiež to lenti, ja? Jums jāsaprot, tur ir bišķi cita tehnika. Oriģinālajām šuvēm ir ar vienu rulli. Ritentiņu iekšā stūrī, ritentiņu. Nogriežam.
Yeah, perfect. Now you can see the sparkle. Exactly. Nu, priekš pirmās reizes ir tā kā Put the edge, right? So you take out the sparkle. But all of this is made in one move. And tagad acīm redzot nāks nākošais aparāts, ar kuru tik palīdzību. Es jūtu, ka šitam džekam balvu neizpaliks. Pilnīgi noteikti. when you're working with inside corners, you can use this. Es tikai Iekšējiem ceru, stūriem ka ir šāda veida aparāts, kas vienā gājienā izdara uzreiz daudz minūšu darbu. So you push the sparkle into the corner, so it gives good power. Špakteli tiek iespiest stūrī un pareizi izlīdzināti zem papīra. Tā, kas bija iepriekš uzklāta pa zuku. Of course, there's some left. You take them away with your knife. So inside corners. Liekoju špaktelīti var noņemt, tur ir špaktelīlāpstiņi nost, ja kas tur kaut kas principā paliek. šitam, es arī papildināšu, šitam te iekšējo lentu stūrim ir distancers, kas tur ir redzams, kas neļauj to lentu pārspiest. Mēs izrulējam ar rulli, viņa tiek ierulēta, un parasti no malām bišķiņ tā līme iziet ārā, ko mēs vienkārši, kā kolēģis minēja, ar špaktelāpstu viegli noņemam nost un stūrs ir gatavs. Tātad jūs redzējāt, cik ātri tas tiek paveikts. Ok, next. The normal sparkle, you can use, but the best solution is to use the finished product from Flügger, meaning this one. You use this one, it's ready for use, it has the right thickness, it has the right consistence, you put it directly into this or wherever you use it. So this one is finished, but if you're using this one, for some of the tools, you have to thin it a little bit. You have to cover it with water, and then you mix it down. So it gives a better consistency. You mentioned that the LB is right, or This one is perfect. yeah. Viņš iesaka This taisni one is the LB. best product, but if you have other products, you have to be aware of the viscosity. Jā, pāriem produktiem varbūt ir vajadzība nedaudz atšķaidīt viņus, ja? Tas varētu paildzināt varbūt to darba laiku, ja? Jo viņi varētu būt pārāk biezi, pareizo konsistenci dabūt. Anybody else want to try? Nākošais, kurš vēlās? Lūdzu, nekautrējieties. Ņemat vērā, ka tie, kas pamēģinās, bez balvām nepaliks, jo tādi būs vēl daudz vajadzīgi. Bet bazuka jau nebūs dāvinā. Es ceru, ka nē, jo tad es pats būtu sākšu mēģināt. Nav vēlmu nevienam. You can come if you want. Good. So this is the bazooka. You can say this is the first step when you have a drywall, meaning that you put in the sparkle, you put in the paper in one movement. So this is the first step. Šis ir pirmais solis, ko parasti dara riģipšu darbos, ja, uzklāt pareizā kārtu ar špakteli un papīru. Ja. Tad tiks rādīt, acīm redzot, nākošie soļi. Ja. The second step is the boxes. We call them the finishing boxes. Šie ir, sauc angliskā vārdā boksi, ja. Latviski tas būtu kaste, laikam, burtiski tulkojot, es pat nemāku īsti precīzi. Man liekas, tas boksi būs vairāk iegājies vārds no angliskojums, kas varbūt nebūtu pareizi. Tas ir nobeiguma špaktelēšanai. And the boxes, they come in 3 different sizes. 3 dažādi izmēri. And they are in American inches. Viņi tiek mērīti Amerikas colās, ja, jo šie visi aparāti, kurus mēs redzam, teikt, tas ir Amerikas kompānija, varbūt iepriekš nepateicām. It's in 7, it's in 10, and it's in 12. 7, 10, 12 colu, 3 dažādi izmēri. Normally you use 2. You normally use the small one for the first layer, Normāli lieto to mazāko pirmai kārtai. and then depending on what you like, you use number 2 if you like this one the best because it gives the bigger coverage, or if you like the 10-inch. It's not necessary to have all 3 of them. Nevajag visus 3, bet vajadzīgi vienu no tiem 2 lielākiem izmēriem, kur acīm redzot katram priekš savu darbu stilu ir jāizvēlās, kurš ir pareizais. And the thing again here is that when you use the boxes, you can put the right amount of sparkle on the first time you move. It's not difficult, and when you put the right amount of sparkle on,
it dries faster, so you can give it layer number 2 quicker than if you use your hand. Jo uzklājot ar roku, pirmo kārtu vienmēr nav iespējams uzlikt pareizo kārtas biezumu. Šeit šī priekšrocība ir tad, kad vienmēr kārta ir ļoti vienā biezumā, kas arī saulaicīgi nožūst un tas pātrina darbu. So first I'll show you, we have 2 different handles. We have a small flexible handle here, which is for really close contact, and we have a telescopic handle. Ir 2 veidi rokturi. Ir mazais rokturīts, kas tai mazam boksam ir redzams klāt, un otrs ir teleskopiskais. Ja to mazo, ja jāstrādā ir kaut kur ļoti tuvu, ja, tad ir ērtāk strādāt, bet augstumā, lai līdz griestiem varētu vajag to teleskopisko. So this you use, there's a lock down here. So what you do is that you start from the bottom. Now you can imagine that we will show you afterwards with the sparkle. So you use it here. The most important thing is that the wheels, you can see there's wheels here, and the wheels are on the board, meaning that if the wheels are on the board, it has the right attachment. Svarīgi ir šie ritentiņi, ja, lai viņiem jāatrodās taisni uz plāksnes, reziņu plāksnes virsū. Very easy. Meanwhile you push, you just pull it up here, and then you turn it around, and you put it here, and you put it around. Nu jā, var sakot no apakšu uz augšu, no augšu uz leju pēc tam. I'll show you now. To viņos tiks parādīts, kā tas ir. This one is the same principle. Now here there's a sparkle inside. Tas ir tas pats princips, tikai tas ir rokas variants, un tur iekšā ir špakteli. Te parādīsim šī vietā. Yeah. And mans komentārs ļoti ātri. here, Un arī viss, kā redzam, ļoti perfekti ir šis špakteļu biezums ir visur vienāds, nav atkarībā no manas rokas spiediena. and again, when this has been dried, when it's filled, you have used your knife, pull it off, and it's dry. Layer number 2, do like this. Tad, kad šī uzklātā šūra, ko mēs redzējām, uzklājām uz šīs te kolonas, ja, tad otrais tas darba secības punkts ir tādā veidā, kā mēs pašlaik uz šīs sienas labajā pusē uzklājām uz papīru, uzklājām virsū vienmērīgu špakteli. So, as you can see again, it's very fast. You don't have to use your knife to take off the extra. Everything is in here in the box. So it's very clean. You don't feel a drip on the floor. You just use it with your hand. Jā, kā mēs redzējām, tad šis viss darbs notiek ļoti tīri, acīm redzot arī ekonomiski, ja, jo nekas nenobirst zemē, nekur nekas nav, viņš ir pareizā vietā, pareizā. Okay? Easy. Ļoti vienkārši. Anyone want to try? Kurš vēlās provēt, lūdzu? Again? Nu, It's the same. lūdzu, izmantojiet iespēju, nu, nav ko kautrēties. Good. Thank See you. what we do now? Очень дорого. Paskatīsimies. Tagad mēs piepildīsim. Pieturēt vajag, pietur uz leju, pietur. Šī nav standarta situācija, tam būtu jāatrodās, protams, uz grīdas, ja. Šī gadījumā mēs pacēluši augšā. So now, you see here, there's a small click. So when you go to the wall, you click it up. So now it goes there. Now it goes easy. You hold it by hand, like this, or like this, and you do like this. Yeah, you do it all. You do it all. So this is for... Guys, Jā, gaismiņu varēja ieslēgt, jā. Go from the bottom, yes. You push, Piesies, lai ritentiņi ir klāt. and the wheels Ritentiņiem jābūt pie sienas. Nu, vienalga kurā vietā. Galvenais ritentiņi pie sienas, vienmērīgi klāt. Un taisni uz augšu. Nu, un augšas tagad to and then pašu. from the top. Ritentiņus klāt, jā, un aiziet. Good. Nu, re. Pirmās reizes gan arī ir perfekti. Perfect.
ātrums ir labs. Nevajag pat profesionāliem būt tur īsti. Da. Yeah. And it's the same with the telescopic handle. You just go just further. This one. Bišķi nokomentēšu, tikko šito džeku noklonēju. Tie ir 3 rūdi. Ātrums reiz 3. So when you're using the boxes, of course, as I said, the time of drying is much lower because the layer is exactly what layer it should be. Svarīga lieta ir žūšanas laiks, uzklājot ar šo boksu, ir taisni vienāds un viņš ir daudz īsāks nekā ar roku uzklāt, jo jums ir vietas, kas ir biezākas, šī gadījumā laiks ir uz to vissliktāko vietu ir jāpierēķina. And the box, you can either fill it with this, with the pump, with a special adapter, or you can open it and you can fill it with your hand. Var arī izmantot bez sūkņa pumpi, vai kā viņi sauc, laikam, ja? Bet ar roku var piepildīt, ja grib ietaupīt. Skaidrs, ka ražīgāk ir ar šo pumpu strādāt. But of course, if you already invested in the bazooka, then it's a good idea to also to invest in this. Jā, ja jūs gribat arī bazooku pirkt, tad jums noteikti vajag to galiņu, lai varētu uzpildīt arī boksus, ja? Jo tas acīm redzot atsevišķi detaļas, tā saprot. Okay? Jā. Questions? Jautājumi? Cik viņam aizies laiks kādu? Izmazgās, ja? How long time it will take to clean this all equipment? You can say that for the pump, you put it in a bucket of water and you pump water through the system. Nu, var sakot, cūkni ieliekam ūdens spainī un pumpējam, kamēr viņš izskalojās. And this is, if you put warm water on, it disappears like this. So everything is cleaned by water. So you can say this is just to fill water through it and then let it dry. Jā, nu, var sakot, tikai ar ūdeni jāizpumpē cauri un jāļauj nožūt. Jā, nu, tas nav grūti. But boxes, how is boxes? How is boxes? Boxes is simple, just to open it up. You take off, I can show you here. This one. You have these springs. When you use it, you just do like this. You open it up. Attaisam vāku vaļā, tās atspērītas un izskalojam ar ūdeni. But how long time it will take? 5 minutes, 2 minutes. Depends on how much pressure the water. If you have the right to do it. When I go now afterwards this, I go clean it. I would say it takes about 20 minutes to clean everything. 20 minūtes vajag, lai visu šo kopējo aparātu skaitu, including bazooka, ja? Including bazooka. 20 minūtes vajag, lai visus tos instrumentus, kurus mēs redzējām, lai nomazgātu. Nu, tas normāli, man liekas. Nu. You can... Kaldu? Es nesapratu. How many meters with filled bazooka we can work? You know how? How many ups? Yeah. Approximately 30 ups. 30. Or you have to fill up the spatula again. 30 griezt augstumu, no 30 reiz 2,5. No. To fill it up, it's just to pump. It takes 1 minute, then it's full again. Minūte apmēram uzpildīt bazooku piepumpēt pilnu. No. Nu, tagad tas jāātri kā, jā. And if you're working with the bazooka today, and you go home and you have to work tomorrow again with the bazooka, then you don't need to clean. Then you put the head, this head, into some water. You take out the paper, of course, and you put the head into water. And next day you put it up and you can dry it or anything else. Then you don't have to clean it and you use it again. Var sakot, ja jūs rītdien taisties turpināt darbu, ja, nevis pēc nedēļas vai pēc kāda ilgāka laika, ja, tad jūs vienkārši noņemat papīru nost un ieliekat spainī ar ūdeni. Viss, nu, nekas nav jātīra uz īsu laiku. Okay. Yeah. And the same is with the pump. Tas pats arī ar You pumpu. put it into a bag, you tie it like you do with brushes and rolls and things like that. You put it so that's tight, and next day the only way it can be a little bit dry is here. You take this away, you pump a little bit out. Okay, it's ready to go again. Nu, Only the boxes needs to be cleaned. Arī pumpi nav vajadzīgs tīrīt, ietien maisā un tikai pašu galiņu jānotīra. Vienīgā lieta, kas katru dienu jāiztīri, tas ir boks, tā kaste, ja. Un tā jāiztīra. So it's not difficult. The good thing is that it's very
dries and you have to clean it very hard. This is very rough, so you can use a brush or you can use a steel brush. You can use whatever you want to clean it. Can I have a question? Yeah. How many per day meters of tape I can, if I work 8 hours or so? I would say everything is about experience. Yeah. I have tried it before, but you see how fast you can learn it. So normally we say if you have a good team of one with the bazooka and another one who spartles, then you normally could to spartle a whole house in one day. What is whole house? 100 square meters, Yeah. 1000? No, of course a normal house is maybe 140 square meters or something like that. Nu, var sakot, stāsts bija tāds, kad reāli, ja divatā strādā, tad māju, kas ir tie 140 vai cik kvadrātmetri, var dienas laikā divatā nošpachtelēt. Because again, Jā, tā pieredze, protams. this one you use the right amount, so it dries fast. If you use the boxes, you use the right amount, it dries fast. So the drying, normally for painters, it's the waiting time that keeps you not working. Nu, te visu tas laika ietaupījums, jā, jo tas viss nožūst ātrāk. Un, nu, tas, neesmu pats celtnieks, nemāku pateikt, vai tas ir ātri, bet māja dienā izklausās man vismaz ātri. Andrej, kā tas ir? Tas ir ātri, jā? Halo, ir kārtībā. Jā. Jā, tas ir ātri. Trūks naudas gribās. You say how many meters you can do, it's all about speed. You see if you're fast. If you want to be very cautious, you're a little bit slower to say. So it's very difficult for me to you or whoever uses it. But there's no discussion that it's much faster than using your hands, of course. Nu, vārds sakot, stāsts. Tas, kad atkarīgs no cilvēka darba stila ir, ja viens cilvēks ātrāk var pakustēties, otrs lēnāk, to dara precīzāk varbūt. Nu. Pakomentēšu par to ātrumu. Pieņemsim objekts 1000 kvadrātmetri, nosacīt 700 rodi, ja, tu mani dzirdi. Jūsu šī brīža objekts 700 sienas, 300 griesti. Tātad lentes apmēram cik jūs līmējat? Tikai līmēšana. 2 dienu armēšana, diena vienai kārtai, tātad vēl 2-4 dienas. Špaktelēšana pirmā kārta 1000 kvadrātmetri mierīgi jūs novalkat dienā, otrā kārta vēl 1 diena. Tātad, apmēram tāds tēmas. Slīpēšana festūlu 2 dienas, pīpējot. Akurāti, jā, es sapratu, 2 dienas. Ja būtu šāda agregāta, tad es saprotu, vienā dienā lentes ir nolīmēts, otrā ir noarmēts. Ietaupījums reiz 2 laiks. Ja ir lielāks apjoms, vēl lielāks ietaupījums. Seciniet paši. Labi, paldies, ok. So now you've seen the bazooka, now you've seen the boxes. This is also, you can say, a box, but very small, very light, and it's for the holes where you put in the screws. So instead of you walk with your hand, you have put spartle in here, and it's pretty easy. You just do like this. So you put the spartle where the screw holes are. So instead of going like this, you do like this. And it is the speed. You can put the right amount because you have the same system here. It's short without any other rules. Redzi, šūvju vietu nošpachtelēšanas sistēmiņa ar mini boksiņu, laikam tā varētu viņu nosaukt, ja? Screw vietu, ja. Screw filler, we call it. Screw hole filler. So here, as you can see, there's many screws. So here, you do like this. You put the right amount, and you dries fast, and you save a lot of time. Te atkal tas pats stāsts, ka jūs uzliekat pareizo kārtas biezumiņu, un tas viss notiek nevien ātri uzklājot, arī ātri nožūst. So, and again, you can use it without anything because you can just do like this. You can open it, you can fill in the spartle, you can close it again, and you can go. Tāpat ātrais vaļā piepildu špachtelīt, un viss tas ātri notiekās. So that's also a part of this program. Okay? Now, what we also have is what we call semi-automatic tools, meaning like this. Tagad
mēs pieskaramies pusautomātiskiem. Tie bazuku saucās automātiskais ierīce, ja? Automātiskā ierīce. Šis ir pusautomātiskā. These are tools that you can use directly as you want. You don't need any pump. You can use this suck. You suck up the spardle directly like. Oh, be careful. Okay. So you suck up the spardle like this from the bucket. I can show you. Put in the nose. So. Šeit nevajag nekādu pumpi, to vienkārši ieliekam špakteles spainī un ar sūkšanas metodu piesūcam to cilindru pilnu. Un mēs paņemam notīram to liekoku. The main purpose for this is to use it if you want a system that can spardle the inside corners. If you're using like a corner feed, this one, or this one, but you want to apply the spardle in one movement, you use this one, and you just put it in here. Now there's spardle, and you press. Now the paper doesn't work out, and then you can push the here, and you can see the spardle gets out there. So meaning that you apply the spardle with the right amount because of the head. So afterwards you can put in the corner feed inside the corner. And the same system we have for outside corners, which in Denmark are more popular. Nu, es varbūt nedaudz patulkošu, ja? Lielākoties sapratāt noteikti, ja? Ar šo uzgaļu palīdzību var iekšējo stūru un ārējo. Un atkal priekšrocība vajadzīgā biezumā ātri tiek uzklāta šī špakteles kārta. Tad jums atliek uzlikt profilu virsū un pielīmēt. Ko mēs darām pēc tam? Pēc tam paņemam ārējā stūra rullīti un ātri izlīdzinām. Un darbs ir padarīts. Meaning that across here you have a lot of speed. Protams, ātrums šeit atkal ir, nu, kā visiem šiem ļoti ātrs. Because you're doing two sides in one movement, not like this. Like this. Afterwards, you're doing one movement. You're doing both sides. Ar vienu rokas kustību jūs to stūri apstrādājat ar līmeni, nevis divas darbības, kas jādara uz katru stūri pusi. Un tāpat arī ar izlīdzināšanu. Viņš vienmērīgi piespiež. Mēs šoreiz Normally you would screw this, or you would, in Denmark we have like a hammer. But again, the most important thing about the corners is that here there's no air. You have spatel, which will dry and gives you a very hard corner. Nu, Dānijā parasti lietojot ar piešauju viņu ar nagliņām klāt, ja? Un labums ir tas šim aparātam, ka viņš neatstāja gaisa burbuļus apakšā. Tas ir apakšam stūrs, jā. Meaning that these tools, again, is a cheaper way to start getting into the system, because this is only the tube and a head, or two heads, and then you can work. Šis ir lētāks variants, lai varētu uzsākt darbu ar šīs grupas instrumentiem. Ja, ja agrāk krāsotājiem bija tikai špakteļlāpsti, ja, tad, teiksim, nevajadzētu varbūt sākt uzreiz ar bazuku, ja kabata neatļauj, ja, bet varbūt pamēģināt ar šo pusautomātisko aprīkojumu, ja, kas ir nosacīt lētāk un tāpat uzlabot darbu ražīgumu. And the same kind of head you can see here is also for the finishing, not for the spardle, but for the finishing. Šis stūris ir atkal taisni nobeigumam, jo viņš novelk laikam nost to liekošu. What is this? This is for, instead of using your knife,
Tā vietā, lai špakteļlāps paņem to lieko špakteļu nost, jums ir iespēja vienreiz ar vienu vilcienu notīrīt visu to lieko špakteļu nost. Rullis atstāja izspiež ārā nedaudz. Jā, te viņš noņem to lieko špakteļu nost. It's like a small corner box. So in general, you can say that as we start with, you have different lines. You have the bazooka, which gives you the first one. You have the boxes, which give you the second and the third layer, and then you have the corners, which you can use in a small, easy way. And then you again, to save time, to save, to get a lot of speed, to use the right material, it's a good investment. Var sakot, te bija tas stāsts par pirmo špaktelēšanas kārtu, kas ir darbu, ja tas ir bazūka, ko lietojam, pēc tam boksu ir otrā kārta, ko izlīdzina, un trešais ir tas, ka to stūra lentes, tur pieliek lenti, izlīdzina un tam līdzina. I think that's it. Jā. It kā visi jautājumi. Droši jautājiet. Es vēl paralēli pakomentēšu, protams. Jā. Tātad šis stūrs, ko mēs šeit redzējām, viņš ir pašlīmējošais, to mēs nepiezīmējām. Tātad šie flūgeru stūri ir ar ļoti spēcīgu līmi, salīdzinoši spēcīgu. Vieniem no maniem klientiem aizvakar bija iespēja laikam vai kaut kādu laiciņu atpakaļ pārliecināties, nokomentēt, kurš to stūri mēģināja. Mēs viņu uzlīmējām, kā viņš turējās. Viss bija kārtībā, ja? Viss bija labi, ja? Tātad šo stūri, paraudzīņas palaidīsim riņķi, tur ir iestrādāta spēcīga līme. Ja jums ir eģipšu konstrukcijas ārējās, mēs samitrinam mitrinātāju, 2 minūtes sagatavojam stūrus, 2 minūtes iedodam uzsūkties tam mitrumam un montējam augšā. Pieliekam klāt, rullīt pārrullējam, apmēram no temperatūras plus mīnus 6 līdz 12 stundas stūru var noraut tikai ar eģipsi. Viņš neatiet vaļā. Ja gadījumā mums ir apmetums stūrs, tad mēs izmantojam šo tehniku. Mēs iestrādājam špakteļu līmi uz apmetumu stūri un uzmontējam to stūri tieši tādā pašā veidā. Ja mums stūrs ir nelīdzens, tad mēs ņemam blīvāku špakteļu līmi, par līmēm es vēl pabeigšu, izstāstīšu, tā būs 696 līmi, mēs uzliekam biezā kārtu, ar līmeņrādu viņu pieregulējam, noņemam lieko un atstājam. Tātad šos te kartonu stūrus var ļoti veiksmīgi un labi uzmontēt. Tātad 3 varianti montāžu. Pašlīmējošais, ļoti ātri, tikai ar rullīti, samitrinam, uzliekam, pierullējam, gatavs. Apmetums, uzliekam ar aplikātoru vai roku līmi, pieliekam, noņemam lieko, gatavs. Nelīdzens stūrs, izmantojam citu līmi, uzvelkam, pieliekam, nolīmeņojam, noņemam lieko, gatavs. Ok? Yeah, exactly. This one is in Denmark it's used with the glue or without the glue. If you use the glue, you spray water, it's easy, but if you use it without glue, you of course need the spattle to tighten it, to give no air here. Jā, nu var sakot, tas ir pašlīmējušais stūrs, jā, un pēc idejas viņu tur nevajadzētu, manā izpratnē, es varbūt brīvi pakomentēšu, nevajadzētu izmantot tik dārgu stūri šī gadījumā varbūt, ne? Jā. Špakteli nē. Vienkārši viņš parādīja iespējas, jā, bet principā, ja ir eģipšu stūri, tad viņi pašlīmējušie, nav nepieciešama špakteli. Tur viss ir kārtībā. Mēs esam par to pārliecinājušies un ir uztaisīti objekti. Es palaidīšu par riņķi. Šos droši, kam ir baigā interesi, var padalīt, var paņemt, ja jūs paturēsiet, tad jūs redzēsiet, tur iekšā ir līme, bet tā līme jāsamitrina, ja. Stūri īpatnība, uzreiz, ja mēs pieskaramies pie stūriem, ir tāda, kāpēc konkrēti mēs viņu sākām izmantot ļoti eleganti asstūrīt sanāk. Viņš attiet no plaknes kaut kā 2-3 mm, šādā te rakursā, mēs viņu izvelkam, bet tajā brīdī, ka mēs uztaisam finišu špaktelēm, izslīpējot, sanāks spits kā žilete. Salīdzinājumam, lai jūs saprast, ja ir kādam interesi, jūs varat iesist YouTube, pieņemsim tur, nezinu, kartonu stūri, papīra stūri,
YouTube ir tests, kur ir parādīts, ka šo stūri ar svara bumbu 5 kg laižot pret stūri izsist nav iespējams. Viņu var izbuktēt un pēc tam pielabot, bet plaisu viņš neiedod. Alumīnijas, metāls iedod uzreiz plaisu. Tā ir galvenā priekšrocība šim stūrim. Iekšā stūrī viņam ir iestrādāts tā kā stikls šķiedrs, stikls, tā kā epoksīds. Viņš ir stingrs. Ja? Tālūk. Ok. Varbūt kādi jautājumi pie mūsu kolēģi? Jautājumi, jā, nekautrējieties. So before you go home today, you go and we have some t-shirts, like the one I have. Good Lithuania, so Latvia, so for the workers, so better, faster every time for TechTech. So if you have one, take one with back home, use it for the summer, work. Ir iespēja tikt pie krekla neko nedarot. Kaut kāda unikāla īpašība, ja? Nu, parasti tā nedara, ne, Andrej? Jā, lūdzu. Te jau interesējās cilvēki, cik maksā tās komplekts bazuka un tās kastes ar visiem kārtiem. What will be price for this full set of approximately, very. To get an impression. What we normally do is that we, if you are interested, what we do then we talk with you and we build the right set. But if you take the price of a bazooka, only the bazooka, it would be around. I don't know the price because I'm not working for Fluger, but I'm working for the company who supplies Fluger. So what we do is that we don't give you a complete set. We ask you, say, what do you want in the set? Do you want the bazooka? Okay, if you want the bazooka, you need the pump, you need the gooseneck. So we make the complete set for you, and then we offer you the set. Instead of 10 years ago, you sold a complete set with 3 boxes and everything. But if you don't use it, don't buy it. Nu, stāsta tas, ka šī gadījumā viņš izvairās nosaukt cenu, jo viņš ir piegādātājs Flugeram, ja? Viņš nav nepārdod pat tieši ne jums, ne mums, ja? Un acīm redzot, negribās nosaukt precīzi cenu, ja? Bet skaidrs, ka tas komplekti tiek taisni jūsu vajadzībām, jo agrāk tā moda bijis, ka piedāvā pilnu komplektu, bet tā cena tad izaug kosmiski liela, ja? Bet ja jums vajag tikai, teiksim, bazuku, tad tā ir viena lieta, vēl tur vajag pumpīti klāt, vēl vajag to kakliņu zosu, ja? Un vairāk jums nevajag varbūt, ja? Un, tādā veidā jūs varēsiet, ja jūs izteiksiet savu piedāvājumu konkrēti, kas jums interesē, ja? Jūs saņemsiet to piedāvājumu. Tā metode ir. Jā, es no savas puses varu pakomentēt. Mums pašiem arī ir tas starta vienkāršais komplekts, tātad manuālais pumps, iekšējā ārējie ruļi, aplikātori, nav boksu, nav bazukas, nav pumpja. Tātad standartāts starta minimālais komplekts ar visiem ruļiem, manuālām bazukām un aplikātoriem varētu svārstīties no 1500 eiro. Jā, bet pilns komplekts, un tā skaitā arī bazuka, tie varētu būt 2500–3000 eiro, apmēram, aprises. Man liekas, ka bazuka ir dārgāk, Andrej. Apmēram, jā. Bet te jāsaprot viena lieta. Tajā brīdī, kad mēs gadu 2 atpakaļ iepazināmies ar to pašu mašīnu Festuls, līdz tam izmēģinājām diezgan daudz lētas lietas, lētas mants. Man noliktavā vismaz 5 tādas ir, kas karājās pie naglas un nevienam nav vajadzīgs, kas maksāja 200–300 eiro, bet viņas nav vajadzīgas, jo ar viņām neko nevar izdarīt. Festula komplekts maksā 2500 eiro, bet viņš to atpelna no pirmā objekta. Tieši tāpat arī šīs lietas, ja ir objekts pietiekoši liels, ir apjoms, mūsu klientiem ir bijuši 5-stāvu mājas, 2-stāvu mājas, 3-stāvu mājas, kur ir 1000 kvadrātmetri. Mēs iepriekš runājām, cik ietaupa laiku šis te komplekts. Mums visiem ir termiņi, mums visiem vajag kvalitāti, jādomā uz priekšu, kādā veidā mēs varam kvalitatīvi un ātri izdarīt to darbu. To arī aicinu visus darīt, domāt. Okay. Because this has been made since 1938 in USA. 1938? Yes. That's when they started. But in Denmark, we started really to develop the market 20 years ago.
And what we did 20 years ago is that we started to rent it, meaning that instead of you buy it, you rent it for 2 days, and then you don't buy it, but you of course pay for using it, but and you clean it, but you rent it. So that's a good way of developing the market by renting out. Nu, var sakot, šo aparātu viņš stāsta par savu pieredzi, kā viņiem bijis, ja, kad viņi 20 gadu atpakaļ sākuši